Labdien visiem! Labdien visiem, kas šajā skaistajā piekdienas dienā ir pieslēgušies. Paldies Baibai par prezentāciju. Tas īstenībā ir visu mūsu darba rezultāts. Paldies būvniecības dalībniekiem, kas piedalījās šajās aptaujās un sniedza viedokli, sniedza arī atgrieznisko saiti par mūsu darbu gan būvlaukumos, gan eksploatācijas kontrolē, gan būvspeciālistu certificēšanā. Tā, es vairāk parunāšu par būvdarbu kontroli, atgādināšu mūsu kompetenci. Tātad Būvniecības valsts kontroles birojā būvdarbu kontroles nodaļa uzrauga būvdarbus un pieņem būvs eksploatācijā trešās grupas publiskās ēkas ar lielāku par 1000 kvadrātmetriem, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvatļauja. Tātad būvs par ietekmes uz vidi novērtējumu. Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai Nacionālo bruņoto spēku nepieciešamās būvs, elektropārvades līniju būvs ar nacionālā interešu objekta statusu, iekšlietu ministrijas vai tās padotības nepieciešamās būvs valsts robežu joslā, patrolēšanas joslā un robežzīmju uzraudzības joslā, būvs Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritorijā jūrā un ekskluzīvā ekonomiskajā zonā, kā arī vēja parki ar jaudu virs 50 megavatiem, kuriem noteikts nacionālā interešu objekta status. Tātad neliela atskaita arī par būvdarbu kontrolas pasākumiem 2025. gadā. Mēs esam apmeklējuši vairāk kā 650 reizes būvobjektus, sagatavojot atzinumus par būvs pārbaudi. 536 gadījumos pārkāpumi netika konstatēti, 124 gadījumos pārkāpumi tika konstatēti, savukārt 8 gadījumos būvdarbi tika apturēti. Tātad galvenās neatbilstības. Būvdarba veikšana neatbilstoši būvprojektam, būvspeciālistu vispārīgos būvnoteikumos noteikto pienākumu nepildīšana, būvprojektā nenorādītu būvmateriālu pielietošanu, vides aizsardzības prasību neievērošanu, būvdarbu veikšana pēc darbu veikšanas projektam, kas neatbilst būvprojektam, apkārt esošo ēku monitoringa neveikšana, robežvērtību nesaskaņošana ar monitorējumu ēku īpašniekiem. Vēl kas ļoti tā izkristalizējās, kad autoru uzraugi maina būvprojekta risinājums ar autoru uzraudzības ierakstiem būvdarbu žurnālā, kā arī būvprojekta izstrādātājs skaidrojuši aprakstā nav norādījis izmaiņu ietekmi uz iepriekš ekspertēto būvs mehānisko stiprību, stabilitāti, ugunsdrošību vai lietošanas drošību, mainot būvkonstrukciju sadaļu būvprojektā. Vēl ko gribēju tajos 536. Jūs varbūt esat saskārušies 536 gadījumos saskārušies ar to, kad būvinspektors konstatē pārkāpumus, veicot pārbaudi, bet šie pārkāpumi tiek novērsti līdz atzinumiem par būvs pārbaudu sagatavošanai vai, teiksim, tiek novērsti turpat uz vietas objektā. Tātad ieteikumi. Lūdzu, izmantojiet, kas vēl neizmanto Būvniecības valsts kontroles biroja izstrādātās vadlīnijas būvdarbu veicēju kvalitātes kontroles sistēmai, kā arī būvuzraudzību pakalpojumu vadlīnijas. Un pats svarīgākais ir tā, ka, lai būvdarbu veicējs iepazīstās ar būvuzraudzības plānu, savukārt būvuzraudzības veicējs iepazīstās ar būvdarbu veicējas kvalitātes kontroles sistēmu un darbu veikšanas projektu. Lai nesanāk tā, ka viens būvē savādāk, otrs pieņem pēc citām metodēm. Tātad par būvu pieņemšanu eksploatācijā 2025. gadā mēs esam pieņēmuši vairāk kā 250 objektus eksploatācijā, kuri 186 ir uz būvatļaujas pamata un 72 uz paskaidrojumu raksta. Ir tā, ka mēs sastopamies arī to, ka mēs saņemam novēlotu apliecinājumu par objekta gatavību eksploatācijā, kad kopā ar būvdarbu kontroli. Tas nozīmē, ka būvniecības dalībnieki skaidri apzinās, ka būvdarbu kontrole ir piekritīga Būvniecības valsts kontroles birojam, taču mums par to netiek paziņots. Un līdz ar to, praktiski visos gadījumos mēs apliecinājumu par būvs gatavību eksploatācijā saņemam
7., 8., 9. darba dienā, tad uzreiz, teiksim, mums ir jāgatavo lēmums par termiņu pagarināšanu par 10 darba dienām. Un, ja šie komersanti nav bijuši pie mums uz konsultēju vispirms, viņiem nav zināmas prasības, kā notiek būvdarbu kontrole, kā, teiksim, notiek darbu pieņemšana no Būvniecības valsts kontroles biroja puses, tad praktiski 90% gadījumos šādi apliecinājumi papildus, teiksim, tiek pieņemts lēmums par termiņu pagarināšanu vai arī tiek atteikta objektu pieņemšana eksploatācijā, par cik nav pabeigta būvdarbi. Tātad lielākās tās neatbilstības, ko būvniecības dalībnieki novērš vai nu tajās 10 darba dienās vai pēc pagarinājuma, tātad manā uztverē nav pieļaujams, kad apliecinājums tiek parakstīts no būvniecības dalībnieku puses pirms paredzēto būvdarbu pabeigšanas. Apliecinājumi tiek parakstīti, kad būvdarbi tiek veikti neatbilstoši būvprojektam, līdz ar to tur ir nepieciešams veikt izmaiņas būvprojektā, vai arī jāizbūvē tā, kā tas noteikts būvprojektā. Apliecinājumi tiek iesniegti, ka nav saņemti pozitīvi tehnisko noteikumu izdeva atzinumu. Pēdējā gada laikā izkristalizējās, ka mums tiek iesniegti apliecinājumi bez pozitīviem Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas un veselības inspekcijas pozitīviem atzinumiem. Apliecinājumu pieņemšanas brīdī, saņemšanas brīdī mēs identificējam, ka tie pat ir negatīvi. Nav pievienoti izpildu uzmērījumu plāni, nav izpildīti būvinspektori dotie norādījumi atzinumos. Ļoti interesanta lieta, ar ko mēs saskārāmies 2025. gadā, ka fasādes praktiski neatbilst arhitektūras sadaļā paredzētiem fasādes risinājumiem. Un mēs zinām, ka šīs izmaiņas ir saskaņojums ar būvvaldē. Nav akustikas mērījumi jaunbūvēm, kas noteikti LB 016-15 būvniecības prasībām. Un ierodoties objektos, darbi norit pilnā sparā, nav novērta celtniecības vagoni, konteineri, žogs, būvtāfeli, būvmateriāli un būvkruči. Un tad ieteikumi ir tādi, ka tagad ir izmaiņas arī noteikumos par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sistēmas datubāzes. Šādi te izbūvēto būvu izpildu mērījumi tagad ir obligāti, kur tik norādīts būs faktiskā novirze attiecībā pret projektu. Pirms jūs parakstāt apliecinājumus par būvs gatavību eksploatācijai, pārbaudīt pievienoto dokumentāciju, lai nesanāk tā, ka to pirmais pārbauda Būvniecības valsts kontroles birojas un jūs pēc tam tiekat nostādīti faksta priekšā. Un šeit ir arī par tiem punktiem, kas ir norādīti, ko pārbauda Būvniecības valsts kontroles birojas vai citas būvvaldes pirms objekta nodošanas eksploatācijā, būtu labi, ja šī informācija tiktu pārbaudīta arī no būvuzraudzības puses un tiktu atspoguļot pārskatā par būvuzraudzības plānu izpildi. Pagājušajā gadā mums bija webinārs arī par izmaiņām normatīvajos aktos, un mana tur prezentācijā bija norādītas plānotās izmaiņas. Šeit es tā apkopoju par izmaiņām būvniecības likumā, vispārīgos būvnoteikumos un ēku būvnoteikumos. Tā kā redzam, ja mums notika webinārs, mums notika 7. novembrī, tad būvniecības likums mums ir pārsteidzis, teiksim, ar 4 izmaiņām. Vispārīgie būvnoteikumi ir pārsteiguši ar 3 izmaiņām, savukārt speciālie būvnoteikumi arī pārsteiguši ar 3-4 izmaiņām. Tātad šeit es sagatavoju tādu prezentāciju, kur ir aktuāls pēdējās izmaiņas par būvniecības likumu VBN un speciālajiem būvnoteikumiem. Tātad šeit ir pamanīts būvniecības likuma 12. panta 3. daļa, kur tiek paplašināti būvvaldes pienākumi, kurie ir atkal ir pateikts, ka jāpārbauda ieceres saskaņošana ar 3. personām. Tas ir kreisajā pusē un labajā pusē es ieliku arī izdruku no tā paša būvniecības likuma 3. panta, kur, teiksim, kāda ir būvvaldes kompetence un ko būvvalde pārbauda, saskaņojot būvprojektus. Tātad 14. pants ir papildināts ar vienoto būvs reģistrācijas procesu.
24. panta 5. daļā pilnvaru apjoms precizēts iekļaujot tajā būvniecības ieceres iesniegumu iesniegšanu vienotā būvs reģistrācijas procesa ietvaros. Ir paplašināta būvētāja definīcija, iekļauj juridiskas personas un kooperatīvus. 1. panta 19. apakšpunktus pieliku klāt. Tātad, un vēl kas tāds svarīgs, viņš, man liekas, parādījās 1 mēnesi, ja, kad būvdarbu uzsākšanā fiziskām personām nav jānorāda finansējuma izcelsme. Tas ir norādīts 17. panta 1. daļā. Tātad, runājot par vispārīgiem būvnoteikumiem, pēdējās izmaiņas ir 25. martā, ir izmaiņas 11.2. primpunktā. Tātad 18.4. punkts nosaka, ja paredzētu no publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem finansētu ēku jaunu būvniecību, projektēšanas uzdevumā norāda prasību oglekļa piesaistošo būvstrādājumu izmantošanu. Un papildus 38.2. apakšpunkts ir papildināts ar nepieciešami izstrādāt attiecīgās būvprojekta daļas, nodrošināt atbilstību ar ugunsdrošības pasākumu pārskatu norādītājām prasībām. Tas ir pie būvprojekta daļas vadītāja pienākuma. 83.1 punkts, varbūt jūs esat saskāršies, tas nav tas pats, kas ir būvatļaus pielikumā, kur jūs redzat aizvietotājs. Mums tiek papildināts ar būvdarbu vadītāju vietnieku pienākumu, aizpildīt būvdarbu žurnālu būvniecības informācijas sistēmā. Tad ir vispārīgos būvnoteikumos ir pateikts par atbildīgā būvdarbu vadītāja un atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieku saistībām. Un būvuzrauga tiesības ir papildinātas, kad ne tikai var ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprojekta certifikāta apturēšanu, bet arī vietnieka. Tā, pie nodošanas eksploatācijā speciālajie būvnoteikumi spēkā ir no 6. janvāra. Ja. Tā ir jautājums, kur pieskājās arī Baiba par vienoto būvniecības procesu. Ja. Tad ir tā, ka paziņojumā par būvniecību ir izmaiņas, kādi dokumenti ir jāpievieno pie būvdarba pabeigšanas. Tās ir fotofiksācijas ar ēkas fasādēm. Paskaidrojumu rakstā arī tur papildināt 157.8 apakšpunkts fotofiksācija par ēkas fasādēm. Savukārt, būvatļaujas gadījumā, ja jūs ejat pēc vienotā būvs reģistrācijas procesa, ja, jūs to esat atzīmējuši, tad kadastrālā uzmērīšanas lieta, lai pieņemtu šo objektu eksploatācijā, nav nepieciešama. Šeit varbūt, ka vairāk uzmanība jāpievērš ar būvprojektu izstrādātājiem, ja mūsu būvinspektori jau ir pieņēmuši tādus objektus. Ierodoties objektā, mēs salīdzinām ar arhitektūras plāniem. Ja mēs pamanām neatbilstības, teiksim, stāvu plānos, ja, tad tā jau ir būvprojekta izstrādātāja atbildība. Tur ir tikai 2 varianti. Ja, vai nu izbūvēt atbilstoši būvprojekta lapām, vai nu, teiksim, veikt korekcijas stāvu plānos. Tātad šeit ir par būvniecības ierosinātāju pilnvarām. Ir tā, ka būvniecības ierosinātājs pats var izstrādāt nepieciešamos būvniecības ieceres dokumentus savai pirmās grupas dzīvojamai ēkai vai otrās grupas palīgākai vai lauksaimniecības nedzīvojamai ēkai. Šeit ar, teiksim, ieteikt uzmanīties, jo, ja mēs ejam pēc vienotā būvs reģistrācijas procesa, tad jautājums ir tā, ka tas būvniecības ierosinātājs ir ticis pie autokad licences. Ja. Kā padomājiet par to līdzi. Un te es pieminēju to punktu, kas ir pārgājis no ēku būvnoteikumiem, ir pārgājis uz būvniecības likumu. Ja, kad būvētājiem būvdarbu veikšanai nav nepieciešams patstāvīgās prakses tiesības aktos būvniecības jomā, kas kādreiz bija norādīts ēku 107. punktā. Ja viņš savām vajadzībām, kā būvētājs, veic pirmās grupas dzīvojamās ēkas, otrās grupas palīgākas lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas līdz 200 kvadrātmetriem un lauksaimniecības līdz 400. Tātad vēl, ko paskatīsimies, ir tādi mums noteikumi par Latvijas būvnormatīvu būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšanu.
Šeit ir papildus punkts nācis klāt, ja, kad pie būvprojekta jāpievieno vienotā būs reģistrācijas procesa gadījumā ģenplāna, ēkas stāvplāna, tāpas grupu plānu, vektoru datu formātā DVG vai DGN. Runājot par lēmumiem, ir tā, ka mēs sastopamies ar tiem pašiem gadījumiem, kad kādi no būvniecības dalībniekiem iesniedz iesniegumus brīvā formā, viņiem izdodas parakstīt arī kādu no strukturētiem iesniegumiem, ja, kur viņiem nav tiesības to darīt, vai būvniecības ierosinātājs nav viņu pilnvarojis. Tā kā lūgums pirms jūs iesniedzat, teiksim, iesniegums par izmaiņām būvatļaujā, lēmums par būvdarbu pārtraukšanu, šie tie iesniegumi, kas ir strukturēti un ko vajadzētu iesniegt būvniecības ierosinātājiem. Ir arī labās lietas, ka, ja teiksim, iepriekšējā prezentācijā man bija prezentācija par administratīvo sodu piemērošanu, tad es gribu paslavēt visus būvniecības dalībniekus, ierosinātājus, būvdarbu veicējus, būvuzraudzības veicējus, ka Būvniecības valsts kontroles birojas nav piemērojis no 2025. gada aprīļa mēneša nevienu sodu būvkomerciantiem par nereģistrēšanos būvkomerciantu reģistrā. Liels paldies jums! Un lai arī šī tradīcija turpinās šogad. Protams, mēs esam ierosinājuši administratīvā pārkāpuma lietu par būvdarbu veikšanu ar atkāpēm no būvprojekta. Tur pielikts apakšā tie soda apmēri par būvs vai tās daļas izmantošanu līdz pieņemšanai eksploatācijā. Un par būvniecības pakāpojumu sniegšanu bez apdrošināšanas polises. Baiba jau pieskārās, te man arī ir tā, ka meklē svarīgu informāciju Būvniecības valsts kontroles biroja mājaslapā. Šeit par 2025. 24. un kopš 2020. gada ir pieejams visas Būvniecības valsts kontroles biroja prezentācijas, ko mēs esam snieguši būvniecības dalībniekiem, tā skaitā arī būvdarbu kontroles nodaļas webināri. Te vienīgais lūgums ir tāds, ka lielākoties šie webināri pieejamie materiāli ir noderīgi, bet lūgums skatāties, vai teiksim, atbilst spēkā esošajiem normatīviem aktiem. Ja. Šeit varbūt tāds palīgs ir arī tiem ekspertiem, ja kāds no ekspertiem piedalās, ja, kad teiksim, mēs identificējam kādu no būvspeciālistu pārkāpumiem, ja, tad var izmantot kā paraugu teiksim, par tiem normatīvu aktu regulējumiem, kādi bijuši uz to brīdi konkrētajā gadā, kad konkrētais būvspeciālists ir vai nav izdarījis pārkāpumu. Vēl ko es gribēju, vēl interesanti mājaslapa, cerams, ka visi tie sastapušies, skaidrojumi un vadlīnijas, BizGov.lv. Tur arī pieejama arī informācija par jūsu uzdotajiem jautājumiem un ekonomikas ministrijas atbildēm uz iepriekšējo 7. novembra webināru. Ja. Un tā kā jūs tur paskatāties, tur ir gan par būvakustiku, gan par terases definīcijām, kad būvtilpums, būvapjoms, saules paneļiem. Ja. Tā kā lūgums iepazīties ar to sadaļu, jo šajā gadījumā tas ir ļoti liels palīgs gan būvlaukumos, gan arī būvniecības ierosinātājiem pieņemt, teiksim, pareizo lēmumu, kā šo te objektu novadīt no ieceres līdz objekta nodošanai eksploatācijai. Vēl es gribēju pateikt lielu paldies, es te pieliku mazu tādu aptaujiņu, ja, kad saņemot objektus uz būvdarbu kontroli, mēs visus būvniecības dalībniekus uzaicinām uz konsultējumus pirms. Konsultē vispirms sapulces notiek Microsoft Teams formātā. Mēs vēlamies, lai šī diskusija, kurā jūs sagatavojat neērtos jautājumus, varbūt ir kaut kādu par konkrētu objektu. Šeit notiek tā pirmā tikšanās ar Būvniecības valsts kontroles biroja būvinspektoriem, kas pēc uzdevuma par būvdarbu kontroles nodošanu saņemšanas tiek nozīmēts uz jūsu objektu no būvdarbu uzsākšanas brīža līdz objekta pieņemšanai eksploatācijai. Gribēju pateikt tā, ka šogad jau mums ir 122 dalībnieki piedalījušies. Lielākais skaits, kas mums piedalījās, bija 2022.
Bet lūgums ir tāds, ka, ja jūs vienreiz jau esat bijuši, mums šos te konsultējus pirms vada dažādi būvinspektori, tur tās tēmas ir dažādas, un īstenībā, ja šādi te lieli normatīvu aktu grozījumi, mēs jau esam lietas kursā par šiem te normatīvu aktu grozījumiem, jau kas būs, teiksim, pēc mēneša, kāda ir spēkā esošā, kādas izmaiņas, kur pievērst uzmanību, kas darbojas, kas nedarbojas, tā kā droši ar šiem te jautājumiem nākat uz mūsu konsultējuši pirms un diskusijas formātā tos apspriedīs. Paldies visiem par dalību. Paldies visiem par dalību un tiekamies būvlaukumos.